Let's go! 2,7 km ir dāna. Ok, ir nosvērts, ir 81,6. Tas nozīmē, ka 3 kg pa nedēļu es esmu nometis. Tas ir good. Ok, vajag biškiņi papildus ogļhidrāts, vajag beidzot kaut ko ēst, tāpēc vakarā es tam ļoti maz es teiktu, ka es ēdu. Un šodien no rīta vispār neko. Un vajadzētu kafiju vēl uztaisīt, tad būtu vēl insane tā kā. Ok, kafija padzerta, ir paēsts. Tagad maucam apakaļ, pabenčojam un tad ēdam tālāk. Tāpēc, ka ir kaut kā jāatsver šis nedēļas zaudējums ar kalorijām. Un, protams, es nevarēšu atsvērt vienā dienā, bet still ir jāēd daudz. Pulkstens 25, kas nozīmē pēc 5 minūtēm tur sākās, tā kā es eju davai. Čau, Saša! Ok, lieta tāda, kad rītdien stundas principā nenotiek, ir tikai kaut kāds koncerts, kur es izdomāšu kaut kādu attaisnojumu, pateikšu skolotājai, kad es netieku, ja. Un tāpēc es šajā brīdī dodos uz autobusu un braukšu mājā. Tā kā rītīgi nice, bet par visu to kompu un kas notika, pastāstīšu vēlāk. Šis ir nākošās dienas rīts, tāpēc vakar vienkārši nokrīt gulēt un viss, bet kompā es teiktu gāja drausmīgi. Tā kā rītīgi drausmīgi. Nu, labi, es neko neievainoju, bet still. Es aizgāju turien 8:30, tur aizgājām nosvērties, aizgājām apakaļ, es paēdu, atnācu apakaļ, kaut kāds 3-4 stundas līdz manējiem. Ir ok. Es aizēju, pirmais lifts, kaut kāds 95, tāpēc, ka tagad es iesvēros tie džekiem. Es pateicu, ok, man ir 112,5 PRs, ko es darīju tad, kad pirms 2 nedēļām tajā kompā. Labi, īsti neko nestrīdēšos. Viņi zina vairāk, viņi dara to jau ilgāk laika nekā es. Un es aizēju, uzceru to 95, tīri simplu. Varbūt bišķi pa zemu nolaid, bet it's ok. Un tad otrs pasaka 105, davai, let's go. Tāpēc, ka jo tu tuvāk tiec tavējam tam PR-am, jo labāk, jo tā kā zemāks iekšs principā, jā. Un viņi bišķiņ izbrīdinās, bet nu labi, tad viņi uzliek 102,5 kaut kā. Tad, kad es atnācu, tad jau viņam bija jau pierakstīts 102. Es tāds, kādā šķirība. Es baigi nestrīdēšu, ja nu es vēl nepaceļu, jā. Tomēr tā ir tā kā skolas komanda. Un tad es uzceļu to. Un tīri vienkārši, viss chill. Pēc visām komandām, viss mausam. Un tad ir trečiais lifts. Es saku, to 110 jāceļ. Nu, tā kā, come on, tu atnāc neuzcēli 110, nu, tā kā, ja tu vari 110 uzcelt, un tu to dari jau ilgu laiku, kāpēc gan to neizdarīt? Un tad es pieeju, apsēžos,
paņem, man uzceļ, tāpēc, ka es paprasīju, lai varu uzcelt, jā, un es vienkārši sāku. Tagad bija vienkārši saņēmis visu galā, un pirms tam es jau skatījos uz citiem cilvēkiem un skatījos tāds, kā var nesagaidīt komandas, kas par... Un es vienkārši nesagaidīju komandu. Jā, tur ir tā kā rītīgi klaus. Ja es skatījos tā kā atkārtojumu. Tīri viegli uzgāja augšā, tā kā vienkārši vajadzēja sagaidīt komandas. Un tāpēc es saku, ka biškiņ ir iebērsiens, bet, nu, ir kā ir. Es nezinu, tur tā kā tās vietas es kaut kur pa vidu iekritu ar savu 10,2, jā, 100,2. Bet ir, labi, kāda šķirba? Tagad, ko mēs darām tālāk no šī kompa? Tagad, kad man nav jāiekrīt tajos 83 kg, ko es mēģināju nodropot pa nedēļu, tāpēc, ka es uzzināju pirms nedēļas, ka es varētu šeit benčot, jā. Tas nozīmē, ka es vienkārši balkoju tālāk uz savu mērķi, 88 kg, un bez tā mērķa vienkārši būtu drausmīgi. Un runājot par mērķiem, jā, ja tu vēlies sasniegt kaut ko, tad tev tiešām ir jāuzstāda, tas tev jāredz, uz kurien tu tiecies. Tāpat tagad būs arī ar maratonu, kas ir milzīgs pretstats balkam. Ja tu skrien, trenējies priekš maratonu un mēģini uzbalkoties, tas ir tā kā... Bro, ko tu dari? Tā kā tas ķermenis būs, nu, mans ķermenis būs tāds. Un tas maratons arī ir tāds, man ir mērķis, tagad man jāiet un jādara. Es runāju vienā video par to pelēko zonu, kad viņš parādās, ka tev jādara, un jo tu tuvāk tiec, tas Parkinsons lā, ka tev vēl vairāk vajadzētu darīt to. Tā kā tas ir tāda motivācijas lieta ar tiem mērķiem. Bet nobeidzot par bench kompu, RTK dabūja pirmo vietu. Manā veidklāsā viens džekiņš uzspieda 140, bet viņš bija tā kā nākamajā veidklāsā pat neuzspieda 140, un aiznākamajā, kas bija 93+, tajā tikai uzspieda tik daudz. Tā kā tas ir insane. Es nezinu, kā. Es ar viņu runāju, tā kā, protams, social skills, kā maucam, vienkārši visiem bazarējām. Un es ar viņu runāju, viņš principā tā kā all day, every day bench, jā. Tā kā man nepietiek laiks citiem vingrinājumiem, viņš tā kā bench taisa. Bet still viņš izskatās nice. Man bija nenormāli laba komanda, kur tāpatām izruči. Man kerijoja vienkārši, bet nu, labi, okei. Tas ir viss. Ja tu vēlies pačeko linkus aprakstā, tur ir visādas lietas, tur ir 1-1 coachings, tur ir Latviešu izaugsmes cilts, tur ir treniņu programma, vienkārši iečeko linkus. Bet tas ir viss pie šī video. Tiekamies rīt. Rītdienā būs video, tā kā noteikti nospied to sarunu poziņu, to un es izdarījuši, nospiedījuši gaisā, aizkūst savam draugam. Tie liekas, ka viņam varētu šis noderēt. Un nāc ar mani, izšojamies savu atmosfērai.